Dāmas un kungi, nedaudz palaidām garām pirmo pistoļu raundiņu. Sorry. Nepamanīju, ka te jau viss sākās. Nu, te ļoti ātri vispār Latvijas esportā visi žuhi iet uz priekšu. Lūšai pirmo raundu gribējās jau varbūt tādu storītājumu, ka Lūša sāks sezonu 13-0 un zaudēs, nu, un pabeidz sezonu 13-0, tas būtu crazy. Bet domāju, ka tā nebūs. Un šeit līderis. Bulis 1-1-3, tas kurš apēta KFC arī. Imposonijas jau var. Tikko vēl bija Twitch chatiņā, tagad jau ir serverī, vidrāžs, pret vaidziņu. Vaidziņš nokārto visu un Kenzijas. Dāmas un kungi, Kenzijas pret proksiju. Skrīts. Skrīts joprojām. Ar skautu, nu, grūts rīteiks. Principā Unreal rīteiks šeit. Vajadzētu būt Unreal, ne? Dabū, redz, what the? Ko? 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 Kā? Skrīts ar skautu. Absolūti cinema, kā saka jaunieši. 1-1. What? 1-1. Ok. Turpinam. Kadrīs. Nu, divi kalaši, viens Kenzim, viens Bulim. Vaidziņš iziet midā. Jau ir izgājis midā. Šeit arī Dīgls var strādāt, zinām, Vaidziņa Dīglu jau no Mighty Wolves laikiem, no eSport Latvija laikiem, bijušie komandas biedri kopā ar Kadariju, Vaidziņš un Kadarīs, un tad šī te jaunā trio. Tvētū, Kenzis un Bulis. Vaidziņš, Daņčiks, Tvētū, ar skautu, mēģina strādāt, aizlec projām, Skrīts, dabū Vaidziņu, Skrīts, dabū Kadariju, Bulis, kuri bumba, bumba vispār pie, kā viņi taisa, Džeki taisa bez plito, bumba vienkārši longā, un viņš iet uz longu, un Tvētū iet uz longu, tas vispār var sajiet, ja godīgi. Viņi vispār negaidīs tādu playu, bet viņš sāk slowot. Bet tūlīt būs kills. Viņš nošaus, viņš redzēs abus divus. Nē, pirmais pagriežās, dabū killu. Redz pēdējo vitrāžu labu taimingu. Oh my god. 2-1. Havens.
Tā. 3-2. 3-2. Kenzijs ar Maktenu ierojās City spawnā, Dievs un Čils nevar piebeigt to vitrāšu. Oh my god, viņš ir atkāpās. Ok, Dans šeit ar 5-7, Proxys viņu izruba, Imposonijas ar MQ, rekur arī kills. Un Imposonijas ir vēl vienu, by the way, un rekur vēl Kadrīs ir informācija. Imposonijas izglāb 4-2 rezultāts Skavens. Ej, tu nos, un vēl pasties. Nesportiskā piezīme Imposonijam. Pirmā nesportiskā bija Kenim par Hesburger bildīti, un jā, 4-2 dāmas un kungi. 4-2, kā saka. Vaidziņš. Kadrīs. Dīglītis strādā vai nē? Dīglītis. Kadrīs. Nu, un atratē atpakaļ. Tu vētu šeit. Labi, tā, nu kas te notiek? Kenzijs. Uj, vitrāši. Pagadīglis normāli nostrādāja, bet, nu, Imposonijas atkal ar multikulu jau 3, varēja arī 4. Tvētū peltas 1-2 klačā, bija tikko 1-3 klačs, bet viņu tur no Sītija, tur ir paslēpies skrīts, un tūlīt, kuru katru sekundi veidojot kontaktam, un tas ir skrienošs Dančiks, 5-2 dāmas un kungi, apsveicam Havenus, te vajadzētu būt Bajam, vēl viena Bajam. Kenzijs Insta nopirks pirmais. Jā, viņš arī nopirka. Vai arī Vaidziņš nopirka pirmais. Es pat nedzirdēju. Nesapratu. Neredzēju, sorry. Tā, nu viss 5-2 un, nu, tipā 7-2 halves. Lūši tad ar vienu back. Tad kaut 9-3. Es prognozēju 9-3, by the way. Uzsaiksim, tos te koeficientus, ko tu saka bookmakeri. Nu, kā lai saka, I would say pretty legit, you know. 5-2. Te vajag Hešku, uzmetiet Hešku. Hešku. Imposonijas kārtējais multikills. Skrīt un Impo longā. Dančiks jau uzlec šortā. Un neviens nav B, jo visi ir informācija par abiem. Nā, bet bumbu tā nošāva. Bumbu tā nošāva un smogs tūlīt beigsies, ja kas. Jā, smogs beidzās, bumbu nevar savākt, man liekas. Nesavāc. Viņš moļuku savāc. Tā, nu, tagad no tālā liņķīša sāk spīkot, tur viens virs otra. Kenzī! Bikses pilnas! Kenzī! Nomaina uz kalašu, nomaina skinu. Pietupajās. Viens no Latvijas jauniešu izlases līderiem. Gulbis. Ļoti pacietīgs. Bumba 19 sekundes. Viņš joprojām ar Valhaku sāk strādāt. Pacietīgais jauniešu izlases līderis un beidzot saņēmās, bet tomēr atlidoja 6-2. Atlidojiens, kā saka, Aimhaus čoki, šautauts Noperam, šautauts Displexam, šautauts šitam ten Kavalstenam, kas tur vēl, Shield Xam, Salix Bobam, Grassenam, visiem, kuri... Nu, vienkārši, kuri rubījuši teli, kā saka, 6-2. Aimhaus Vārden. Potenciālais transfers gan arī notika 2016. gadā.
Bet tur nesigāja. Bardena vieta ieņēma Brokijs. Bulis. Līdzīgi kā Nuggetos. Arī Bulis joprojām aktīvs. Arī šeit esportā. Ne tikai pie galda, kad jāēd silts un gards vistiņu ēdiens. 6-2 rezultāts. Vitrāži ar labu lurku. Iemetīs flešiņu un zem viņa arī bet Kenzijs. Bumba vispār B tiek plantot. Tas ir tvētu 7-7 viņam. Un tagad viss. Zin pa City pēdējais. Kenzijs taču dzird un Kenzijs tuīt noliks mugurā. Kā Proksijs to zin? Dievs, viņš reāli pagriezās arī ieflikojot. Nu jā, 6-3. Jā, 6-3. Septiņi, 3. Nu viss. Bērašiņš. Uz pēdējo tiku varbūt. Imposonijas potenciāli gandrīz bija vēl viens multikils viņam. Daņķiks šeit dabū kilu 3-3 situācija. Lido flash. Lido vēl kaut kas. Un tad Dans ieraujās. Ir informācija par vienu aiz Xboxa. Nu, un kas te varētu notikt? Ko? Kas te varētu notikt? Vaidziņš. Kenzis un Vaidziņš. Kenziem ļoti tūs leņķis ar šo te aviku. Proksijs ļoti krispīgi. Proksijs! 8-3, bro. Krispī.
8-3. Nu, tā arī likās, kinda, ka šis varētu būt 9-3 halvs. Bet, nu, vēl var arī būt 8-4. Katrā ziņā Haven izskatās, kā grib paņemt to pirmo vietu tabulā. Reitū taisa solīšus. Un tad vienkārši tūkstas, ko tik flash aizgāja šortā, redzējāt? Ok, Būlis dabu Danu un Impo pret Būli. Ui, mēģina Impo dzīvot. Bumba atkal nesaprašanā. Tunelī šajā ten. Smoks durvīs. Nevis mašīna, laba pozīcija Imposonijam. Viņš šeit vajadzētu būt vienam kilam, bet nē, tomēr baigi sprejo Imposonijas, nežēlīgi sprejo. Tur jau vajadzēja tap mechanikalā ieiet, ja godīgi. Ok, Proxys paņem Galilu, nu slikti izvēle ieroču ziņā. Vai nomainīs uz Emku? Nevajag viņam Emku, bet Heška laba Heška. Ak, Dievs, kā viņš izdzīvoja. Un te pēdējais saitā. Proxys pret Būli. Ui, Būlis, ui! 8-4. 8-4. Tā.
Dun, 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 dun. 9-4. 9-4. Bumba. Pie A longa, vitrāžu dabū būli. Te jau viss var saiet, ja godīgi. Smokes tiek iemests. Un dodamies tālāk. Nu, interesants. Interesants rauns. Havens. Ar tādu lēno splitu, bet beidzot arī tas splits notiek. Dans bišku, oi, nē, tomēr lieliski nospēlē bijušais Ziemeļamerikas spēlētājs. Un jā, Dančiks. Vaidziņš. Deviņi 4. Bet tūlīt būs 10-4. Jā, nu interesanti. Joprojām forso lūši, negrib viņi padoties. Viņi tiešām negrib padoties. Haveni. Skrien ārā. Jau ir izskrējuši longā. Tie flaši neko vispār nedara. Vitrāši, nu, davai nošošu savējo, nošoju arī savējo. Kadrīs ļoti tuvu piegais, te var sajiet, bet proksijas piesats, kā jau vienmēr Kadrīs. Dzīves vētūt, tomēr nesanāk, neiekniep tik tā, kā gribētos. Un Havens. Bulis. Bulis joprojām. Bulis. 11-4. Izskatās, ka nebūs mums tik liels dīlais priekš 4. spēles. Paredzu, ka sāksim tuvāko 6 minūšu laikā. Jo izskatās, ka te vajag taisīt eko un tad 12-4, bet nē, tomēr viņi netaisa eko. Vaidziņš uzreiz nopērk M, ko nokālos Dans. Dans iedod uzreiz durvīs smoku, uzreiz iemet šortā Molotovu un saka, lai uztaisa pēdējo tiku B. Un tas var sajiet, jo to negaidīs pretū. Jā, pretū arī šādi raundi ir Haveniem, Stradbukā. Viņš to negaidīja. Iespējams arī tika izšķaidīts keyboards. Bet tas tikai iespējams. Skrīts ar ļoti dziļu heišku. Un 11-4 kļūst par 12-4.
Dāmas un kungi, šeit arī beidzās Lūšu stāsts šajā sezonā, bet viņš iespējams turpināsies. Lūši iekļūst relegationā, tātad pārspēlēs jau otro gadu pēc kārtas, otro sezonu pēc kārtas, Lūšiem pārspēles pret pirmās līgas otro vietu. Nezinu, kura komanda būs, bet kā jau skatījāmies tabulas, Garāža, EC Banga, Sunshine, Ilmatic, tie ir tādi līderi šobrīd. Tā kā, vēl, protams, rīteiks notiek, bet rīteiku var būs sarežģīt, jo tur ir skrīts 13-4, paldies Lūšiem un apsveicam Havenus ar sezonā pirmo vietu. Un nākamā spēle, cerams, ka pēc 5 minūtēm. Astral pret Pagrabu.